Piedomājiet pie sava ārēja izskata. It īpaši, ja jūs esat, piemēram, gados jauns un jūs vēlaties jau sākt būvēt, attīstīt savu karjeru, es jums varu izstāstīt savu piemēru. Kad es izveidoju savu aģentūru, man bija 19 gadi, man pie tam bija dabīgs cirtas, kas padarīja šo tēlu daudz romantiskāku. Un tad, kad es nācu konsultēt uzņēmējus par to, kas ir sabiedriskās attiecības, es, protams, runāju nopietnas lietas un centos uzvesties arī atbilstoši, bet tas tēls man likās, man traucēja. Un iespējams traucēja arī maniem sarunbiedriem uztvert mani tā, kā es to gribētu. Es pamainīju savu tēlu, es iztaisnoju matus, es izvēlējos varbūt pat savam vecumam netipisku, daudz nopietnāku izskatu, tēlu, apģērbu. Tas man sāka palīdzēt. Līdz ar to tas ir viens moments, par ko ir vērts padomāt. Ja jūs vēlaties, lai jūs uztvertu noteiktā līmenī, tad arī padomājiet, kādam ir jābūt jūsu izskatam. It īpaši, piemēram, ja mēs runājam par to, ka jūs konsultējat kaut kādu konservatīvās nozares pārstāvi, bankas pārstāvi, piemēram.